30 gadus ļoti veiksmīgi strādā senioru mācības Čehijā. Jā, nevienam nav jāstāst, kas ir trešās paudzes universitāte. Čehija ir tā valsts, kurai ir ļoti attīstīta U3A sistēma. Pārsteidza, ka šī trešās paudzes universitāšu kustība ir tikai valsts pusē. Trešās paudzes universitātes šeit skaitās tikai tās, kurās eksistē kā universitātes struktūra vienībā. Man likās ļoti simpātiski arī tas, kad mēs viesojāmies privātā augstskolā, kas nozīmē, ka ar viņiem tā ir vērtība izglītot seniorus, izglītot sabiedrību, un viņi saskata senioru veselību kā vienu no sabiedrības veselības sastāvdaļām. Tā pieredze mums Latvijā tikai veidojās, jo atšķirības ir ļoti milzīgas, jo mēs šo te kustību virzam kā nevaldības organizācijas. Šeit tas ir risināts valstiskā mērogā, sakārtoti normatīvie akti, atbilstoši likumi, atbilstoši valsts finansējums, kurš mērķtiecīgi tiek izlietots senioru izglītošanai valstī. Kopsavilkot, es domāju, ka šīs bija ļoti piesātinātas 4 dienas Čehijā, un šī ir atkal viena jauna, cita unikāla pieredze, kuru mēs aizdīsim uz Latviju, lai turpinātu plānot, kāds tad būs tas Latvijas modelis. Čehijā senioru skola, jeb trešās paudzes universitāšu fenomenu pazīst jau vairāk kā 30 gadus. Kā apgalvo Čehijas trešās paudzes universitāšu asociācijas vadītājs Vladimirs Janičeks, Čehijā ik viens zina, ko nozīmē trešās paudzes universitāte. Pirmās programmas senioriem, ko veidoja pie universitātēm, iekļāva lekcijas humanitārajā zinātnēs un mākslā. I haven't done only this painting, but I also studied Shakespeare. Biedrības nav iekļautas trešās paudzes universitāšu tīklā. Tās veido sadarbību ar pašvaldībām, aktīvi piesaista projektu finansējumu un veicina brīvprātīgā darba kustību. Čehijas senioru pieredze rāda, ir lieliski būt aktīvam un iemācīties kaut ko jaunu jebkurā vecumā. Galvenais ir nebaidīties un iziet no mājām.